Tā jau ir tradīcija, kad vasaras vidū šeit konvencētā notiek tradicionālie kokteļu svētki, kas notika, tūlīt arī palūkosim. Nu, ko trešajā Rīgas kokteļu festivālā satiekam arī Markus Rīvu. Kāda sajūta, kāds feelings? Feelings ļoti labs. Man liekas, laiks ir ideāls, neskatoties to, kāds laiks bija pa dienu. Šobrīd ļoti labi. Man liekas, cilvēki priecīgi, smaidīgi, nedaudz pagaršojuši dažādas alkoholiskos dzērienus un visi smaidīgi, priecīgi. Tu arī tāds ļoti smaidīgs un tas ļoti priecīgs. Ko garšoji? Nē, man liekas, pats par sevi tāds, bet es šodien pārstāvu ledus konjaku, kas ir ļoti tāds interesants un jauns produkts tirgu. Un tad kopā uzdīdžejosim ar bārmeņu šovu arī šajā pasākumā. Cik tu pirms gada biji? Pirms gada nebija. Pirms gada bija mana druška Ella. Es atceros viņu interviju, jā, kopā ar Roberto starp citu. Jā, pagājušajā gadā bija Ella. Pagājušajā gadā es dīstēlā pretī šancēju. Starp citu, es tā mēģināju, tu domā apiet to riņķi un pagaršot pilnīgi visu, kas šeit ir? Es jau patiesībā apgāju, bet gāju apzināti ļoti ātri, paskatīties, kāds ir vizuālais risinājums un neskatīties to. Ne, es paskatījos uz galdiem, kas tur ir un ko cilvēki piedāvā, jo es kā arī pa lielam strādāju šajā sfērā, kurā alkohols arī tiek patērēts. Tad ir interesanti paskatīties, kā cilvēki taisa, kas jauns. Bet par to garšošanu gan labāk turēties pie viena, ar ko iesāc, ar to pabeidz. Starp citu, rīt no rīta noteikti daudziem būs paģiras, tava paģiru recepte. Patiesībā man nekad mūžā nebija bijuši paģiras līdz aizvadītajai svētdienai. Vislabākais, nezinu, man liekas, mēģināt gulēt, izgulēties un dzert ūdeni ar citronu un saldējumu uzēst. Es nezinu, man tā pieredze baigi maz. Kad tev šķiet, vai šāda veida pasākumiem būtu jāturpinās Rīgā? Man liekas, ka jā, jo tas ir tāds labs veids, kā savienot parasto publiku un industrijas cilvēkus, kuri nāk un skatās un testē, un kas vienam, kas otram. Un tāpat laikā cilvēki no malas viņu nākt, paklausīties, pagaršot, apskatīt. Es domāju, vēl jau vairāk tādā labā piekdienas vakarā, vasarā, lai tik turpina. Mēs te skatāmies, garšojam, lūkojamies, bet mēs baudām, respektīvi, bet kas notiek mūzikas lauciņā? Mūzikas lauciņā top jaunas dziesmas, taps arī We Dance for a Reason latviskā versija. Rudenī How It Feels to Be a Man tiks izdot Eiropā. Tad pošamies. Viss kaut kas notika. Kokteļu festivāls, kāda ir festivāla ideja? Festivāla ideja ir pierādīt cilvēkiem, ka ir iespējams vienkāršām metodēm no mūsu pašu veikalos pieejamām sastāvdaļām pagatavot arī mājās garšīgus kokteļus, un ka tas nemaz nav tik sarežģīti. Bet ir jau 3. gads, tad tā ir jau tāda stabila tradīcija? Nē, pilnīgi noteikti, jā. Tu taisnība. Starp citu, vai tu esi skaitījusi šo 3 gadu laikā, cik aplīšu tu esi izgājusi un cik tu tur esi nogaršojusi? Tieši nogaršojusi, ne? Nē, bet zin kā reizēm ir tā, ka patiesībā, tā kā es strādāju, tad tajā darba laikā bieži nesanāk tos aplīšus iziet. Un man šķiet, ka pagājušajā gadā es speciāli atnācu 2. dienā, lai reāli izietu arī kādu aplītu un nogaršotu. Bet tā palēnām. Man šķiet, ka ja tā godprātīgi iet to apli un visu laiku garšot, tad daudz tie apli nesanāk. Piemēram, vāciešiem ir alus festivāls, itāļiem ir itāļu vīni. Mums arī ir kaut kas ar alu, bet mums ir arī kaut kas ar kokteļiem. Mēs visus pārspējam. Jā, man kokteļu svētkos man personīgi patīk tas, ka viņš tomēr ir tāds pozitīvs. Es nesaku, ka tie pārējie nav nekādā ziņā, bet viņš ir tāds pozitīvs pasākums. Piedalās visi bārmeņi labākie. Mums ir bārmeņu šovi. Ir tā kokteļu kultūra tomēr mazliet atšķirās no alus un no vīna kultūras. Piekritīs, vai ne? Viņa ir, es neteikšu, ka jautrāka, bet principā ir savādāk. Jā, un feina un arī bārmeņiem ir un dzērieniem ir motivācija radīt jaunus kokteļus. Jo nav tā, ka visi šie kokteļi ir jau eksistējoši. Mēs tur nav kaut kāds tur asiņainās mērijas un tā tālāk. Principā tie ir jauni, interesanti kokteļi. Visu laiku notiek kaut kas jauns.
caipirinha.